Šā gada 1. februārī mēs uzsākām ceļu apkārt pasaulē ar domu apceļot apkārt visai pasaulē, respektīvi šķērsot visas laika zonas, doties uz austrumiem un braukt atpakaļ no rietumiem. Un vairāk kā 200 dienu laikā, atgriežoties atpakaļ Latvijā 14. septembrī, mums tas arī izdevās. Ceļojām mēs ar zemiem līdzekļiem, ar maz tēriņiem, nekad neņēmām viesnīcas, ļoti daudz braucām ar stopiem. Un ceļojuma laikā rakstījām stāstus, satikām latviešus, kas dzīvo ārzemēs, intervējām viņus un šīs te intervijas, šos te cilvēku stāstus, tad arī atspoguļojām paši izveidotā blogā 100 latviešu stāsti.lv. Un tas tad arī bija mūsu projekta ceļojuma apkārt pasaulē nosaukums 100 latviešu stāsti. Tas tā īsumā. Pierādījām, kad ir iespējams realizēt varbūt neiespējams lietas, jo varbūt daudziem likās, ka tas nav izdarāms ar maziem līdzekļiem apbraukt apkārt pasaulē, tikai ar autostopiem palikt varbūt zem klājas debesis, bet ar lielu apņēmību un drosmi to var izdarīt. Jā, to mēs arī ar Girtu pierādījām. Bet cik ilgi jau bija tā ideja prātā, kad bija tas klikšķis, jā, vajag doties un tieši šāda veida? Apmēram pirms gada bija tas klikšķis. Varbūt mazliet vairāk. Pagājušā gada oktobrī, man liekas, mēs satikāmies ar Kristapu, sēdējām. Bombardieru sporta bārā. Nē, mēs sēdējām, man liekas, ka Pienā, un tur uz sienas bija pasaules karta vai Eiropas karta, jā, tad mēs skatījāmies, jā, kur mēs varētu laist. Un tad mēs nolēmām, ka ir īstais vecums, lai to izdarītu. Ir iegūt zināšanas, kaut kādu pieredzi, esam apbužājušies lielajā dzīvē. Un tas arī būtu tas pēdējais laiks, kamēr nav vēl ģimenes un citas saistības. Varam to izdarīt, varam tā teikt bezrūpīgi izaicināt visu pasauli un doties viņai apkārt. Un mēs sākām mērķtiecīgi satiekoties plānot. Mēs viens otram ar idejām, kā mēs to varētu darīt, uz kurien mēs varētu doties. Un galu galā, kas tad būtu tas, ko mēs varētu ar to dot gan sev, gan arī varbūt citiem, kas paliek mājās un kuriem varbūt arī būtu interesanti pasakot mums līdzi. Tad nāca šī ideja par 100 latviešu stāstiem. Un tad arī izveidojās lēnā garā tas maršruts vai vismaz virziens, uz kurien doties. Bet tā pati ideja, cik mums ilgi jau bija prātā. Es domāju, ka tā apceļot pasauli ideja jau bija no bērna kājas droši vien, un tas jau ir daudziem tāda ideja ir bijusi, bet ne visi to uzdrīkstējās izdarīt. Un tad mums bija tā atšķirība arī bija tā, kad mēs bijām pabeiguši abi augstskolu, mēs strādājām, un tas bija jāspēr tāds drosmīgs solis, jo tas viss bija jāpamet, un tad jādodās pasaulē. Jā. Tā kā, bet tas bija pareizākais lēmums mūsu dzīvē, es domāju, noteikti, un nevienu brīdi neesam šaubījušies par to, ka tā bija pareiza izvēle. Jā. Nevienā brīdī visu ceļojuma laikā neradās doma par to, ka varētu mest pie malas kaut kādā brīdī un padoties. Tieši ar katru dienu aizvien vairāk un vairāk gribējās iet uz priekšu un darīt to, jo tā tiešām bija laba sajūta. Darīt to, kas patiešām patīk, kas sagādā baudu un kas ir kaislība. Noteikti arī bija tā misijas apziņa, kad ir jāsavāc tie 100 latviešu stāsti. Tas arī virzīja visu ceļu laiku uz priekšu. Un, ja mēs būtu varbūt izvēlējušies tikai kā piedzīvājumu apceļot apkārt pasaulē, tad būtu... Mēs to arī varētu būt, kad būtu izdarījuši, bet tas būtu daudz grūtāk, ja tu dari kaut ko bez tāda konkrēta mērķa. Un šis bija tas misijas sajūtas mērķis, un tad uz to mēs gājām un virzījāmies katru dienu. Tāpēc nebija kā ģircēs, nevienā brīdī negribējām neko pamest. Un zinājām, kad sasniegsim vai agrāk vai vēlāk. Jā. Jo kādā brīdī, ja tu saskaries ar grūtībām, ar dažādiem šķēršļiem, kādā brīdī var pienākt tāds punkts, kad tu uzdod sev jautājumu, kāpēc es to daru, kāpēc man tas vajadzīgs. Mums paveicās, ka mēs jau bijām sagatavojuši atbildi, kāpēc mēs to darām. Un tas, kā jau Kristap teica, ļoti palīdzēja gan turēties kopā tajos brīžos, kad to vajadzēja, gan arī iet uz priekšu un turpināt un atrast to spēkus, kad viņi bija maz. Un atrast tās enerģijas rezerves, kad varbūt nebija kur palikt un nakts bija jāpavada ejot pa kalniem, pa lielceļu, lai tikai nonāktu nākamajā punktā. Un jā, ceļot ar mērķi ir tiešām vērtīgi.
Daudziem interesē par tiem stāstiem. Jūs jau bijāt tā kā kaut ko ieskicējuši, ar kādiem sarunājuši, mēs būsim pie jums un jūs iefilmēsim, vai viss bija tā? Viss bija tā. Jā, bija viens cilvēks, viena meitene, ko mēs zinājām, ka mēs brauksim uz Itāliju, jo man liekas, ka Itālija bija tā vienīgā valsts, ko mēs zinājām, ka mēs tiešām tur brauksim, jo tā bija iespēja tikt vis tālāk uz dienvidiem, jo februāris bija ļoti augsts, un par cik mēs neņēmām viesnīcas un pieļāvām iespēju, ka varbūt kādu nakti arī nebūs kur pārlaist zem jumta, tad mums vajadzēja tikt pēc iespējas siltākā vietā. Un tad Itālijā bija viena meitene no Cēsimta, tāpēc, ka mēs paši esam no Cēsimta, tad mēs ar viņu bijām sarunājuši, ka kādā brīdī, ja liktenis lems, mēs pie viņas iegriezīsimies. Tā arī notika, bet pārējie neviens nebija sarunāts. Pārējie tika ceļa laikā meklēti, satiekot vienu latvieti, viņš pastāstīja par citiem latviešiem, vai arī caur sociālajiem tīkliem sākotnēji meklējām latviešu, kas tajā valstī dzīvo. Ceļa laikā tad bija arī varianti, kad cilvēki paši mums rakstīja un aicināja pie sevis, bet tas jau vairāk bija ceļojuma otrā pusē, kad jau bija vairāk uzzinājuši par to mūsu projektu, ko mēs darījām, un tad paši aicināja pie sevis ciemos. Jā. Un jums katram, kurš bija tāds spilgtākais stāsts, kas tā kā varbūt vairāk iekrita sirdī? No cilvēku satiktajiem cilvēkiem? Es droši vien teikšu, ka tas bija 100-gadīgais diriģents Roberts Zuika, ko mēs satikām Kalamazoo, Mičiganas štatā, kur mēs satikām neilgi pēc tam, kad viņš bija viesojies Latvijā un kā goda diriģents piedalījies dziesmu svētkos. Tas bija ļoti iespaidīgs stāsts un bija apbrīnojami redzēt viņa nacionalistisko patriotismu un to uguni acīs, kas deg par Latviju un par viņu kaislību par mūziku. Tas tiešām bija iespaidīgi to skatīt. Man grūti ir nosaukt kādu konkrētu cilvēku, jo principā atmiņā jau palikuši visi, un tie stāsti bija ļoti dažādi, jo mēs satikām gan jaunākus, gan vecākus, gan trimdas latviešus, gan varbūt cilvēks, kas ekonomisku iemeslu dēļ vai arī mīlestības dēļ ir aizbraukuši tiešām. Bet tas, kas droši vien, kas palika atmiņā tā, ka tu gūvi kaut kādu enerģiju no tā cilvēka lielu un tādu apbrīnu, kā Ģirds arī teica, man arī droši vien būs, mēs satikām Lilliju, kurai ir 103 gadi jau šobrīd. Un pirmo reizi, laikam, es satiku gados tik cienījumā vecumā cilvēku, kurš ar tādu enerģiju bija. Viņi vēl jau projām no rītiem mēdzot peldēties un tiešām tāda dzirkstela acīs ir. Tas, laikam, tāds palicis ar atmiņā noteikti, jā. Bet, kāpēc tieši mēs abi tā interesanti minam cilvēkus, kas ir sasnieguši 3 ciparu skaitli savā vecumā, kad droši vien tas fascinējošais tajā ir, ka viņi neskatoties uz savu, varbūt, veselības stāvokli, kāds viņš ir, tāds viņš ir šādi cienījumā vecumā, dzīvo ar tik lielu dzīves prieku. Ar katru dienu sagaida ar ļoti lielu dzīves prieku. Un tas tiešām ir tas, ko varbūt es novēlētu gan citiem cilvēkiem, gan arī sev. Un tas ir tā ir tiešām tāda lieliska lieta, ko ir iespējams vērot. Bija ļoti grūts, emocionāli tieši bija ļoti grūts laiks, kad mēs bijām ieplānojuši doties uz Austrāliju. Mēs pieteicāmies Austrālijas vīzām vienreiz un mūs noraidīja. Un tas process bija diezgan laika ietilpīgs, viņš aizņēma vairākas nedēļas. Un tad mēs pieteicāmies otro reizi šīm te vīzām un gaidījām un cerējām. Un to visu šo te laiku mēs uzkavējāmies, var teikt, vienā reģionā, tikai lai sagaidītu atbildi par vīzām. Un laikam jau tā cerība ar katru dienu arvien vairāk zuda, un tas varbūt radīja tādu, tas vilka uz leju mazliet emocionāli, kad mēs tiešām bijām ieplānojuši tur doties, un likās, ka tur varētu būt lieliski stāsti, jo tur ir diezgan daudz latviešu arī aizbraukuši. Un otro reizi mēs pat atbildi līdz galam nesagaidījām, mēs vienkārši nolēmām, kad iesim citu ceļu, ņemsim plānu B un devāmies uz Japānu. Jā. Tas brīdis varbūt bija tāds grūtāks un tā situācija bija mazliet saspīlētāka, jo nevedās tā, kā varbūt bijām plānojuši vai bijām cerējuši. Bet priekš citiem ceļotājiem, tas ieteikums, jā, tādas ļoti lielas grūtības mums personīgi nebija. Varbūt tāpēc, kad arī mēs bijām labā fiziskajā formā, mēs bijām gatavojušies tam, kad mēs varētu palikt arī ārā vairākas dienas ar mazu miegu. Un tad, ja jāmin tāda kaut kāda
pārbaudījumi varbūt lielāki, tad bija pašā ceļojuma īstenībā sākumā bija tas, kad mums bija grūtāk atrast cilvēks, pie kā palikt, jo mēs izmantojām couchsurfingu, kur tu vari atrast cilvēks, pie kuriem palikt, un sākumā mums nebija tur atsauksmes, un mēs nevarējām to atrast, un tad bija vairākas naktas, tā kā McDonaldos, Burger Kingos uz pāris stundām mēs tā kā aizmigām nedaudz un uzkrājām kaut kādu enerģiju, devāmies tālāk, bet tad bija tāds pārgājiens pa nakti, mums sanāca, bija kaut kā 25 km ar kājām, gar lielceļa malu jāmēro uz tuvāko benzīna tanku. Vienā sieviešu dienā tas bija, martā. Un tad tas bija tāds, mēs nebijām gulējuši, un tas varbūt bija grūtāks, bet to pārvarot tagad atceroties, tas īstenībā bija tāds labs piedzīvojums. Un mēs nevienā brīdī nedomājam, ka mēs to neizdarīsim. Bet jā, jo tālāk gāja tas ceļojums, jo vairāk jau bija kur palikt un grūtības īstenībā bija mazāks. Jā, vienīgais tas, kad varbūt ceļš nedaudz pamainījās kaut kādos brīžos neplānoti. Tā Austrālija mēs netikām, un arī uz Dienvidameriku mēs netikām, kur mēs bijām sākotnēji plānojuši. Bet tādas, jā. Tas ieteikums droši vien būtu citiem ceļotājiem laicīgāk painteresēties un sakārtot šīs formalitātes, kas nepieciešams, lai iekļūtu kādā valstī. Mūsu gadījumā vienīgā šāda valsts bija Austrālija, un pārējās valstīs nebija nekāda problēmu, lai tajās iebrauktu. Taču, jā, no Austrālijā šobrīd ir tā imigrācijas politika mazliet striktāka, līdz ar to ir nepieciešams kārtīgi izpētīt un noskaidrot tās vietas, kur tu gribi braukt, kur tu varētu braukt un kas ir nepieciešams, lai tur tiktu iekšā, lai nav šādi te gadījumi. Kas jums bija līdzi? Soma, kas Ceļa soma, jā. 40 litru soma. Mums bija līdz siltās jakas mugurā, kuras mēs sastājām Bankokā, kad palika pārāk karsti. Bet, kad mēs devāmies ārā no mājām, tad grādi bija mīnusos. Guļamais bija katram viens maziņš līdzi, tāds kompakts. Telts nebija. Un pārējās lietas bija drēbes un higienas lietas. Maziņš laptops. Kristupam bija līdz iPhones. Un Kamera mums GoPro bija, kamera. Un tas arī viss. Vairāk nekāds. Drēbes un bija vēl viena apavi. Vieglāki apavi, zābaki. Un tev bija čības vēl līdz iešļūcenes, jā. Bet to lielāko masu sastādīja drēbes. Labi, es izstāstīšu, es sākšu ar to, ka man ļoti patika, arī tā bija viena no mazajām idejām, no mazajiem sapnīšiem, ko arī izdevās realizēt ceļojuma laikā. Nolekt no pasaulē augstākā komerciālā gumija lēkšanas torņa, kas ir 233 metrus augsts. Scream and shout. Tas bija tāds diezgan bailīgs pārbaudījums, kaut kādā brīdī pašam ar sevi tāda nedaudz cīņa. Tas bija ļoti forši, bet tajā brīdī, kad tu stāvi uz malas un viens solis tevi šķir no lidojuma lejā, tā ir neaprakstām izjūta. Un es iesaku visiem, kam patīk tādas lietas, to izbaudīt. Tas bija pie Ķīnas, tādā mazā pilsētu valstī Makao. Un mums tiešām paveicās, ka mums izdevās to izdarīt, jo tas nebija no lētajiem priekiem, bet pateicoties atbalstītājiem, mums tas arī izdevās. Un man tas ir iespiedies atmiņā kā viena no tām lietām, kas droši vien paliks prātā uz visu mūžu. Bet tā ir tikai viena no tādām daudzajām lietām. Nu, ja par kaut kādām amizantākām situācijām runā, tad bija vairāk stāsti, kur notika tāda stereotipa laušana noteikti. Kur mēs iepazināmies ar cilvēkiem, kuriem varbūt pirms tam nebija tāda saskarsme. Tas bija ceļojot pa Ameriku, kur mēs ar autostopiem devāmies. Bija, kad 2 naktis bija. Mēs palikām geto rajonā. Principā mums 2 afroamerikāņu brāļi paņēma pie sevis mašīnā, mēs braucām ar viņiem un sākoties runāt,
bija interesanti, mēs prasījām, ko jūs darat, un viens spēlēja basketbolu, un otrs teica, ka viņš principā ir tāds ielas cilvēks, tikko no cietuma iznācis ārā. Jo cietumā viņš bija sēdējis par to, kad bija aplaupījis kaut kāds svešinieks, un tad mēs tajā mašīnā tajā brīdī braucām. Tad tā sajūta tāda bija interesanta, protams. Bet, tu iemācies to cilvēku tā kā nolasīt, un tu redzi, ka viņš nav bīstams, lai arī varbūt no malas tā varētu likties. Un tāda bija nemazums gadījumi. Piemēram, Malaizijā bija ļoti interesants atgadījums, kur mēs ar ģirtu ap vieniem kaut kur naktī gājām uz tuvāko McDonaldu, lai tiktu pie interneta un lai tiktu pie siltām telpām, jā, un tad brauc mašīna viena garām ar tādiem melniem tā kā stikliem, piestāja pie mums, un mēs likām, interesanti, jā, 2 meitenes mašīnā sēž, uz mums skatās. Un tad meitenes atvēra balsi, un viņas tā teica, "Hi guys!" Tad viss skaidrs, ka tās īsti nav meitenes, jā. Tad, bet arī tas bija kaut kas tāds priekš mums nebijis, mēs nebijām tādu cilvēku satikuši, bet viņi arī neko nebija sliktāki. Un tas bija tādas kaut kādas lietas, kas palika. Jā, es tās līdz galam, ka mēs beigās pie šiem abām divām meitenēm vai starp meitenēm un starp zēniem esošajām būtnēm palikām pa nakti, jo mums nebija tajā naktī, kur palikt, un viņi piedāvāja pie sevis palikt, un tad mēs aizbraucām pie viņiem palikt, un bija nemazums tādi draudzīgi uzvedinoši mājieni, kā piemēram, puiši, ja jums ir karsti, tad varbūt jūs varat nolikt kreklas nost. un ja muguras sāp, var pamasēt muguras, bet beigās viss bija kārtībā un nebija nekādas tāda pārpratuma. Mēs saprotam, ka viņi arī ir, lai arī savādāk, citādāki, viņi tomēr ir tādi paši cilvēki kā mēs, un sirsnīgi un labsirdīgi un bez ļaunām domām. Jā. Pirms iešanas gulēt savilkām ciešāk jostas, un tad jau līdz rītam aizmigām. Jā, ievērīt cienīgas ir arī tās naktis, ko mēs pavadījām ārā. Viena naktis bija ļoti tāda gleznaina pie Indijas okeāna Taizemē, kur mēs gulējām vienkārši šortos, tēkreklos uz sauļošanās gultām jūras krastā pludmalē zem zvaigznēm. Tas bija ļoti skaisti. Tad vēl līdzīga nakts bija pie Klusā okeāna Losandželosā. Tur gan bija mazliet vēsāks, un mēs bijām satuntulējušies, saģērbušies pēc iespējas siltāk un drebinājāmies un gulējām pie tā okeāna. Koku glābēju maiņā, kur izrādījās bija pāris gadus atpakaļ filmēts slavenais seriāls Baywatch, pludmales patruļa ar Pamelu Andersoni un Deividu Hasselhoffu galvenajās lomās. Un tad bija arī viena nakts pie Atlantijas okeāna, Miami pludmalē, tur gan arī bija ļoti silts un tur nenācās tuntulēties un drebināties, bet tur arī bija forši, jā. Vienkārši tāda Miami, lielas pilsētas, tādā vienā no centrāliem rajoniem. Izgājām pie viesnīcas, paņēmām arī sauļošanās gultas un gulējām pa nakti pludmalē. Noteikti jāmin arī, kad par tiem interesantajām lietām mēs paspējām arī Holivudā uzfilmēties, lai nopelnītu varbūt kaut kādu daļu biļetei mājās, ko mēs tur darījām, un to var visu izlasīt mūsu blogā, kur mēs filmējāmies un kādu honorāru saņēmām, bet fakts, kā tāds bija. Nākamos piedāvājumus varbūt vēl gaidam nākotnē no aģentiem, Jā, un tādas amizantas vai vienkārši sirsnīgas lietas bija ļoti daudz, jo tā kā mēs ceļojām, kad mēs bijām uz ceļa, paļāvāmies uz svešinieku laipnību, paļāvāmies, var teikt, uz likteni, ko tas mums piespēlēs, un tādos brīžos, kad tu sevi izliec tik ļoti ārā, tu saskaries ar ļoti daudz lietām, ļoti daudz negaidītām lietām. Vispār tas ir interesants. Pats pēdējais pirms došanās mājās bija tāds atgadījums, kur mums abiem tiešām tā kā muti palika vaļā un nevarējām saprast, kāpēc tas tā notiek. Bija, kad mēs no Oslo bija jābrauc ar autobusu līdz Stokholmai, no kurienes ar prāmu tālāk uz Latviju. Pērkot biļetes, mums nepietika 2 biļetēm, mēs mēģinājām tā kā runāt ar to pārdevēju, varbūt kaut kāds atlaides mums var iedot un tam līdzīgi, kad mēs esam pasaules ceļotāji. Un kaut kāda sieviete no blakus lodzēm laikam bija dzirdējusi mūsu sarunu, un viņa pienāca pie mums
uzlika 200 kronas uz galda, un mēs pat nepaspējām īsti apgriezties un pateikt paldies un kaut ko parunāties. Viņi vienkārši uzlika naudiņu to atlikšot, cik mums vajadzēja tām biļetēm un aizgāja projām. Un mēs tā, no muguras viņu tikai redzējām. Tas arī likās tiešām tāds, kāpēc viņai tā vajadzēja tik ļoti izpalīdzēt mums, un mēs pat nejautājām to, vienkārši tas bija dzirdējis cilvēks. Un, tā kā, kaut kas, visu laiku mums kaut kas stāvēja klāt un palīdzēja. Tā mēs tikām atpakaļ. Jā, interesants. Vēl bija interesants tāds amizants diezgan gadījums, ka mēs lidojām no Tokijas uz Ameriku, uz Losandželos. Mēs lidojām svētdienas vakarā, izlidojām svētdienas vakarā un bijām tā kā pirmdien pēcpusdienā sarunājuši, ka mums cilvēks atbrauks pakaļ uz lidostu un mēs varēsim palikt pa nakti pie tā cilvēka un viss būs kārtībā. Bet ielidojot Losandželosā, mēs konstatējām, ka esam atgriezušies nedaudz atpakaļ laikā un ir svētdienas pēcpusdiena, nevis pirmdienas pēcpusdiena, jo tur iet tāda starptautiskā datuma līnija Klusajam okeānam pa vidu, kuru šķērsojot, tā kā pārlic vienu dienu atpakaļ. Kaut arī mēs lidojām 10 stundas, laika joslu maiņu dēļ mēs ielidojām tā kā pagātnē, jeb vakardienā. Un par to mēs nebijām informēti un nebijām to izlasījuši. Un tas bija tāds liels pārsteigums, ka vienkārši ieguvām vienu dienu un nezinājām, ko darīt. Bet mums bija sarunāta tikšanās, kad mums jau sagaidīs lidostā, jau mēs aizbraucam un tur neviens, protams, nav. Un tad mēs sapratām, mēs jau lidmašīnā sapratām, kad ir kaut kas. Jā, bija tas liels pārsteigums, kad paprasījām blakus sēdētājiem, kas šodien pa dienu ir? Svētdiena. Kā svētdiena? Taču pirmdienai jābūt. Kur palika? Kāpēc ir 2 svētdienas vispār? Jā, tad izrādījās, ka svētdiena, laikam tas sanāca. Jā, tad izrādījās, ka tā kā Phileasam Foggam, jā. Un, teiksim, kā piemēram, ja satikāt arī, teiksim, citās zemēs cilvēkus, vai viņi zināja vispār par Latviju tādā pašā Japānā un tā? Ne jau tos, teiksim, ar latviešiem, ko runājat, bet, tieši konkrēti. Japāņi zināja, Japāņi zināja, jā. Jo Japāņiem patīk Latvija. Viņi gan sākumā nesaprata, no kurienes mēs esam, un mēs nesapratām, ko viņi par mums domā, jo viņi sauc Latviju par Ratobija. Un mēs nesapratam, kas ir Ratobija? Un viņi nesaprata, kas ir Latvija savukārt, jo viņi laikam nevar izteikt tos L burtus, un tad viņi saka R un V burtu vietā, viņi saka B. Bet viņi zināja, kas ir Latvija, un pat pārsteidz, ka daudz Japāņi interesējas par Latviju padziļināti. Tur ir Latvijas produktu veikals Tokijā, kurš pieder Japāņiem un kuru vada Japāņi. Tad ir Japāņu koris, kurš dzied latviešu dziesmas, kas bija atbraucis arī uz dziesmu svētkiem uzstāties. Un tad viņiem ir tāda interešu grupiņa, arī laikam Tokijā, kas ir bijuši Japāņi, kas ir bijuši Latvijā, kuri satiekās ik pa laikam un pārspriež savas iespaidus, savas pieredzes no ceļojuma uz Latviju. Un tad ir arī viens Japāņu doktors vai doktora grāda kandidāts, kurš ir izveidojis Japāņu latviešu sarunvalodas vārdnīcu, lai Japāņi varētu latviešu valodu mācīties. Tas nav tā, ka masveidā, kad visur Japānā, kur tu iesi un teiks, ka tu esi no Latvijas, kad visi tev teiks, Latvija, super, un nezinās, jā, bet ar to, ko mēs saskārāmies, tas bija diezgan pārsteidzoši, jā. Bet par citām valstīm? Par citām bija. Grieķijā laikam bija viens vīrietis, puisis, ar kur mēs braucām, tad mēs teicām Latviju, un viņš reiz teica Verpakovskis. Tad viņš tā kā ar sportu asociējā, jo tas futbols tur bijis, tas Eiropas čempionāts. Jā, Verpakovskis bija spēlējis Grieķu klubā. Grieķijā klubā, jā, bija, un tad Latviju zināja, bet bija, protams, bija arī vietas, kur, īsti Amerikā bija varbūt tur kaut kādas noteikti štati, kur cilvēki īsti nezināja, varbūt, kur īsti Eiropa varbūt gluži ir tā aptuveni, tā geogrāfija nebija tik laba, bet tā jau cilvēki zinošāki zināja, ka tā ir Austruma Eiropa kaut kur, un bija kas vairāk, kas mazāk zināja par to, bet kopumā, jā, un bija vietas, piemēram, Malaizijā mēs studenti tādā viesnīca kojās dzīvojām ar vairāk kopā, un tad mēs tur taisījām tādu interesantu video veltījumu dziesmu svētkiem, kur tā kā ārzemnieki no dažādām nacionalitātēm dziedāja latviešu dziesmas. Un tad viņi vairāk aizvien interesējās par Latviju un par kur tas atrodas. Un es domāju, pēc ceļojuma, jā, noteikti mēs to iespēju atstājām labu un
vairāk padziļinātāk apskatījās, kaut ko gribēju uzzināt par to visu. Jā. Bet kopumā mums zina, es domāju, jā. Idejas ir daudz īstenībā. Tagad tuvākie plāni ir šeit pat Latvijā tā kā realizēt tādu tūri pa Latvijas skolām, kur mēs tā kā tiksimies ar jauniešiem un pastāstīsim par to mūsu pieredzēto un par tām atziņām, ko mēs esam guvuši ceļojumu laikā. Bet runājot par citiem ceļojumiem nākotnē, es domāju, ka mēs realizēsim vēl kādu, jo tā kā arī tā Austrālija palika neiekarot un arī Dienvidamerika būtu ļoti saistoši. Noteikti ar kaut kādu citu projektu, divreiz vienu un to pašu identisku, protams, mēs nedarīsim, bet būs kāda cita ideja. Arī varbūt saistīt ar latviešiem, ar kaut kādu vairāk filmu varbūt uztaisīt kaut kādu interesantu vai īsfilms vairākas. Nu, tās idejas vēl ir galvā, bet es domāju, ka pie šī vienīgā mēs neapstāsimies, jo tā kāra, man liekas, ir, jo tā sajūta, ka tu esi ceļa ir ļoti laba. Ceļošana nav ārā no sistēmas, jā, bet šobrīd tieši tuvākie plāni saistībā ar to projektu, ko mēs esam uzsākuši, ir, mēs esam nodibinājuši biedrību, kas arī saucas 100 latviešu stāsti, un kuras ietvaros mēs gribam tā kā pulcēt un pulcēt sev apkārt un tādus jauniešus, jaunus cilvēkus, kas ir enerģijas un ideju un iniciatīvas pilni, un kur arī ir gatavi uzsākt vai ir jau uzsākuši kaut ko traku, kaut ko lielu un kas vienkārši iziet ārā un izaicina sevi un iet ārā no tās komforta zonas, tāpat kā mēs to darījām. Un mēs gribētu, mums ir tāda iniciatīva, ko mēs gribētu īstenot tālāk, veidot vakarus vai lekciju vakarus, kuros šie te cilvēki, lai kādi viņi arī būtu, varētu pastāstīt par savu pieredzi, dalīties ar interesantiem par savu pieredzi, ne tikai par ceļošanu vai ne tikai par sapņu realizāciju vai lielu ideju realizāciju, bet kaut ko tādu, kas ir mainījis viņu dzīves un kas varētu būt vērtīgs tiem cilvēkiem, kas atnāks un klausīsies. Un šis būtu viens no tādiem tuvākajiem plāniem, ko mēs realizēsim. Mēs iespējams uzsāksim sadarbību ar Banku augstskolu, vai ne? Jā. Un tas varbūt notiks Banku augstskolas telpās, jo mēs paši par savu ceļojumu, tā kā vienu no noslēguma vakariem arī veidojām Banku augstskolas telpās. Paldies viņiem par to, ka viņi mums atļāva tās izmantot, un tas bija ļoti labs, un mēs guvām labas atsauksmes no cilvēkiem, un cilvēkiem patika. Līdz ar to mēs domājam, ka jauniešiem, gan mūsu vecuma, gan mazliet jaunākiem, gan varbūt mazliet vecākiem, ir interese, un tas ir saistoši dzirdēt cilvēkus, kas iet, uzņemās un dara. Un man liekas, ka tas būtu varbūt tas mūsu mazais, nelielais, bet tomēr varbūt kaut kādā brīdī vai kādam cilvēkam nozīmīgais ieguldījums sabiedrībā, ko mēs varētu dot. Un ko mēs ar Kristapu esam sapratuši šeit ceļojumu gaitā un arī beidzot ceļojumu, kad ir svarīgi piedalīties un dot un darīt kaut ko sabiedrības, ne tikai sevis labā, bet arī sabiedrības labā, jo tā patiesība ir tāda, ka, ja citiem ies labāk, tad arī tev ies labi. Un to tad mēs droši vien arī gribam sev veidot apkārt. Vai tev arī ir kāda atziņa doma brauc? Lielākā atziņa ir tā, ka tiešām, kad ir jādod, jo tas tā grūti ir aprakstīt, cik daudz cilvēku mums ceļojuma laikā palīdzēja, lai mēs apbrauktu apkārt pasaulē. Ne tikai ar pusdienām un naktsmājām, bet arī pilnīgi sveši cilvēki satikti, kas mums palīdzēja ar transportu. 2 svešiniekus ar somām paņemot savā mašīnā un pavadot tālāk. Un, jā, tāpēc ir tāda sajūta, ka tā kā mums ir dots un jādod tālāk, ir ticība karmai ir augusi, un tāpēc tagad mēs kaut kādā veidā ar šo visu savu iniciatīvu mēs arī dodam tālāk, un ja tas kādam cilvēkam palīdz, un arī pēc jau, ko ir pieminētās stāstu vakar Banku augstskolā, mums bija, kad cilvēki pēc tam rakstīja un teica, ka paldies tikai par to, ka jūs man varbūt pamudinājāt, iedvesmojāt darīt lietas, ko kādreiz nevarēju saņemties darīt, un tagad viņi to uzsāka, un mēs bijām tā kā tāds dzinuls varbūt ar savu piemēru, jā. Un tas arī tas. Un galvenais ir jādara tas, kas patīk, un, kā saka, nav
nedrīkst sēdēt varbūt ofisā pie kompjutera, darīt darbu, kas tev nepatīk un nesagādā gandarījumu. Ir jādara lietas, kas tev patīk, un tad jau arī tas nesīs augus nākotnē. Tā ir tā lielā ziņa arī, es domāju. Jā, jo tad, kad tu dari to, kas ir tava kaislība vai kas tev sagādā ļoti lielu baudu, un tad tu dari to par 200% un tu celies katru rītu ar citu enerģiju, kad tu zini, ka tev priekšā būs tas, kas tev ir sirdslieta arī. Tāpēc jā, tā arī varbūt ir tā lieta, ko mēs iemācījāmies ceļojot, ko varbūt mēs bijām kaut kur dzirdējuši apkārt, ka cilvēki tā saka, bet ir svarīgi to izbaudīt uz savas ādas un izjust ar savu pieredzi. Un tad tā zināšana ir ar citu vērtību pavisam.